Kā labāk izprast ezeru dzīvi un palīdzēt tiem saglabāties arī nākotnē? Uz šo jautājumu atbildes meklēs pārobežu sadarbības projektā Zilā atzimšana, kur kopā darbojas Latvijas un Igaunijas pētniecības institūcijas, kā arī citi partneri. Burtnieka ezers kļūst par vietu, kur sākts jauns pārobežu pētījums par ezera ekosistēmām un iespējām tās ilgtermiņā saglabāt. Projekta Zilā atzimšana ilgtspējīga risinājuma ezeru ekosistēmām partneri no Latvijas un Igaunijas apvienojuši spēkus, lai pētītu dreisena gliemeņu nozīmi ūdens ekosistēmā. Pirmie praktiskie darbi jau sākušies. Burtnieka ezerā ievietota pirmā daudzveidīgās sētgliemenes savākšanas konstrukcija. Gliemenes ir filtrējoši organismi, tās pavada lielāko dzīves daļu piestiprinājušās pie substrāta un filtrējot ūdeni. Un, protams, tās nevis tikai patērē barības vielas, kas ir ūdenī, bet arī uzkrāj dažādas kaitīgās vielas, kas ir ūdenī. Tāpēc no vienas puses dreizenzās ir arī vērtīgas vielas, kuras var, piemēram, arī, kas ir šī projekta mērķis, izmantot dažādos no jauna radītos produktos, kā barības piedevu dzīvniekiem pārtikā, kā augsnes uzlabotāju, mēslošanas līdzekli, bet tajā pašā laikā mēs arī vēlamies saprast, kas ir tās kaitīgās vielas, kas potenciāli viņās atrodas, ko viņas uzkrāj visā dzīves laikā, jo ezeros, Latvijas ezeros ir arī dažādi smagie metāli, pesticīdi, farmaceitiskās vielas, kas nokļūst ezeros no apkārtējās vides, no cilvēku darbības rezultātā. Un līdz ar to, pirms mēs veidojam kādu jaunu produktu, mums jābūt skaidrai tā informācijai, kas tad īsti šajās gliemenēs atrodas. Dreisena gliemene Latvijā sastopama vairākos ezeros, tostarp arī Burtnieka ezerā, kur tās ir lielā daudzumā. Tomēr šīs sugas pētīšana un izmantošanas iespējas Latvijā vēl ir salīdzinoši jauna tēma. Tāpēc nozīmīgi ir sadarbība ar Igaunijas pētniekiem. Uz doto brīdi mums ir interesanti, jo viņi ir mazliet priekšā šajā pētniecības jomā. Viņiem tas ļoti interesē un viņi to dara senāk. Viņiem institūti, un arī ņemsim vērā, ka Peipus ezers ir daudz lielāks, viņiem ir kur ieskrieties vairāk kā mums, bet tāpēc mēs esam šajā projektā, lai mēs meklētu šos risinājumus tieši ilgtermiņa tiem rezultātiem. Mums tas ir tāds, inovatīvs projekts un produkti, ko mēs vēlamies radīt. Līdz ar to, es domāju, tie rezultāti būs interesanti ne tikai mums kā pētniekiem, bet arī sabiedrībai. Man gribētos redzēt, ka mēs gala rezultātā radām kaut vienu tādu projektu, par kuru vietējie iedzīvotāji un vispār sabiedrība saka, jā, šis ir kaut kas interesants, šis mums varētu noderēt, šo es labprāt pamēģinātu. Vai kā mēslošanas līdzekli, vai kā barības piedevu mājdzīvniekiem. Un arī, jo vairāk mums šādu inovatīvu, smadzeņu šūniņu rosinošu projektu ir, jo ar inovācijām ir tā, ka ir ļoti daudz ideju, ļoti daudz darbu, bet līdz tādam gala produktam, protams, ka aiziet salīdzinoši maz. Bet, lai šis mazais procents mums īstenotos, mums vajag to lielo ideju un darbību jūru, lai no tā mēs varētu izvēlētos to labāko. Igaunijas partneriem šajā jomā ir lielāka pieredze. Peipus ezerā līdzīgi pētījumi un risinājumi jau tiek īstenoti, kā arī zinātniskajās institūcijās tiek pētīts dreisena gliemenes. Obviously, they are quite different lakes. Protams, Peipus un Burtnieks ir diezgan atšķirīgi ezeri, bet tiem ir arī diezgan daudz līdzību un ir daudz pieredzes, ar ko Igaunijas un Latvijas eksperti var dalīties savā starpā. Ko es varu teikt? Lai gan ezeri ir atšķirīgi, mums ir kopēja problēma, un tā ir eitrofikācija. Un šī dreisena, lai gan ir invazīva un zināmā mērā kaitīga ekosistēmai, tomēr dara arī kaut ko ļoti svarīgu. Tā filtrē ūdeni. Tāpēc, ja šie dzīvnieki tiek pareizi izmantoti un risinājums ir pareizi izveidots, tie patiesībā var attīrīt ūdeni un uzlabot ezera veselības stāvokli. Lai šie pētījumi netraucētu ezera ikdienas izmantošanai un dabiskajiem procesiem, konstrukcija ievietota vietā, kas robežojas ar lieguma zonām. Tādējādi tā neierobežo ezera līdzšinējās funkcijas un iespējas to izmantot. Šī konstrukcija ezerā atradīsies līdz 2028. gadam. Tātad vairākus gadus pagaidām plānojam uz ziemas periodu ņemt ārā, bet tātad aicinām makšķerniekus, zvejniekus, turistus, jebkurus cits ezera apmeklētājus neaiztikt šo konstrukciju, varbūt pat netuvoties viņai, nebojāt, nemēģināt pārvirzīt viņu. Mums ir plānā līdz rudens beigām izlikt vēl 3. Viņas būs nedaudz atšķirīga konstrukcija, jo mēs arī izmēģinām dažādus veidus un mēģinām saprast, kas ir tas labākais. Līdz ar to liels paldies visiem kolēģiem, kas ir palīdzējuši iesaistīties un šajā izgatavošanā. Pētnieki jau iezīmē arī nākamos soļus. Nākamgad plānots doties uz Dānijas Tehnisko universitāti ar savāktajām gliemenēm.
lai tur veidotu zivju barības granulas ar gliemeņu piedevu un eksperimentāli pārbaudītu, kā šāda barība ietekmē zivju mazuļus.